Nu, ko, draugi, šodien ir spontānākā cope. Laikam visā manā vēsturē. Pulkstens ir 2. Un mēs esam pie upes. Ārā ir sals. -4 grādi. Lielākā daļa upes ir cieta. Jā, kā jūs redzat, man ir galvā jauna ceprīte. Jā, lai nesāls tausis. Pasūtīju vienā foršā vietā Printworks. Tā kā baigi forša attieksme cilvēkiem. Es pasūtīju jau kaut 4 cepurus familijai, sev, mazajiem, sievai. Un, principā viņiem tā pieeja baigi foršā. Ja tu sūti 1 cepuru, tu sūti 10 cepurus, viss vienalga. Attieksme vienāda un baigi foršā. Tā kā šodien man ausis nesals. Kā es teicu, spontānākā cope, pulkstens 2, mēs pie upes. Vietas, kur ķert, ir baigi maz. Ja mēs kaut ko šodien dabūsim, tā būs nereālākā veiksme. Bet, jā, uz priekšdienām, ko es varu pateikt uzreiz, tie, kas nav parakstījušies, parakstās. Tuvojās vasara, tuvojās pavasaras vasara, došos uz Alanda salām. Tā kā būs gan laši, es ceru šo sezonu vēl Latvijas upēs, gan lielās līdekas Alanda salās. Tā kā parakstamies, sekojam līdzi un turam īkšķis. Ārņonkol. Man liekas, ka šūpiņu redzu. Jā. Es domāju, ka jā, cits nekas tas nevarētu baigi būt. Cits nekas tas baigi nevarētu būt. Nu. Šitā te sastingst viss. Visi āķi. Mēģināsim bišķiņi patīrīt ar knaiblēm. Ledutiņš ir nost. Riņķīšus arī. Kaut kā tā. Jā, pa salu nav vai komfortabli copēt. Tirs pa lielu tev. Tu aliņģi nevar trampīt iekšā. Galvenais vēders nepāršķakarē. Nu ko, mūsu lomas šodien 2 Golden Catch šūpiņi, 18 grami un 24 grami. Bišķi palieli, man liekas, priekš mazās upes, bet, krāsojums ir good. Diezgan svaigi, nesen noraut izskatās. Tā kā šoms izvilku veiksmīgi viņu cērā, būs viņam ko mēģināt testēt. Mēs dodamies uz mājām.